Latvijas preses karaliene Emīlija Benjamiņa šo reprezentablo ēku Majoros būvēja ar vērienu, izmantojot visu modernāko, kas 30. gadu arhitektūrā bija sasniegts. Viss te ir īpašs. Piemēram, Parīzē kaltā žoga katrs posms ir atsevišķa mākslas vērtība. Pat smiltis mākslīgajam pakalnam tika vestas speciāli no Vācijas. Tiesa, pašai Emīlijai par māju bija lemts priecāties tikai pāris mēnešus. Viņa tika izsūtīta. Okupācijas laikā nams tika izmantots kā vāciešu štābs. Toreiz nama fasāde, maskējoties no padomju armijas uzlidojumiem, tika nokrāsota kamuflāžas krāsās, kas pamanāms vēl tagad. Pēc kara ēka pārtapa padomju valsts vīru rezidencē, te uzturējās Voss, Hruščovs un Pugov. Bet īpaši nozīme ēkai ir atmodas laikā. Man personīgi liekas šai ēkai, mans paudzes politiķiem viņa ļoti nozīmīga, jo šī ēkā gan tika veidot jaunās Latvijas, atjaunotās Latvijas politika, sevišķi ārpolitika. Mēs izmantojam šo rezidenci Baltijas padomes darbam, kur regulāri pulcējās 3 Baltijas valstu augstāko padomu priekšsēdētāji un ārlietu ministri. Toreiz Baltijas padomē bija ļoti svarīga nozīme, jo PSRS vēl eksistē, mums vajadzēja saskaņot visas mūsu soļus gan pret PSRS, gan arī informēt rietumvalsts. Toreiz māja kalpoja arī par zinām patvērumu Krievijas prezidentam Borisam Jeļcinam. Tieši pēc puča, kad Jeļcins ieradās mums, inkognito praktiski, kad viņš, teiksim, tajā ēkā mēs sēdējām un stāstīja tieši, kā tas ir noticis Maskavā. Jau vēlāk Jūrmalā tika parakstīti vairāki Baltijas valstīm ļoti nozīmīgi dokumenti. Te notika tikšanās pirms Helsinku samita ar Zviedrijas toreizējo premjeru Kārlu Biltu. Un varbūt šajā arī zināmā sadarbības tandēmā ar Jeļcinu šis karaspēks tika izvests, un tam sākums bija Helsinkas samits, kur parakstīja dokumentus Jeļcinkums, bet faktiski viss jau tika nolemts Jūrmalā šajā namā. Te dzīvojuši arī Francijas prezidents François Mitterāns, Mihails Gorbačovs, Austrālijas un Izraēlas delegācijas un daudzi citi, kurus vislabāk varētu raksturot ēkas apkalpojošā personāla vadītāja, kura te strādājas kopš 80. gada. Ir bijis Jeļcins, piemēram, 2 reizi bijis šī mājā. Ļoti bija tāds vienkāršs, tāds sirsnīgs, kundze tāda pati bija sirsnīga. Gorbačovs bija ar savu kundzi. Tur jau bija grūtāk mums. Gorbačovs pats bija ļoti normāls, bet kundze bija ļoti iedomīga. Tagad mājā dzīvo Benjamiņa ģimene, taču arī šo māju kādreiz varētu pārdot. Tiesa, grūti esot aprēķināt, cik šāda māja, nevien arhitektūras un mākslas piemineklis, bet pat valsts vēstures sastāvdaļa varētu maksāt.